mums ir ļoti sarežģīta gauda, jo ir visu ko. Katru ēdienu mums ir pupiņas un risi jābūt, tad ir gaļa, dažas mājas ir makaroni, ja, tā tev ir salāte, un tev viss tā kopā. Pirmo reizi es taisīju vīrām ēst, viņš ir skaties un teica, būs tusiņš. Es teicu, nē, tas ir mums. Ja? Un es esmu ļoti priecīga, jo ļoti vienkāršāk, ka tu, mājas jātaisa ēst, vienu gaļu un vienu vai risi vai tā un tā un tā. Bet Brazīlija ir to daudzums. Dažādība diezgan liela. Jā, un daudz. Gūta, ne, bet gauda. Gauda, jābūt vienmēr daudz. Jā, Harald, pastāst, tev kā pavāram noteikti ir savs spilgti iespēja. Jā, bet tur tiešām kolosāli, tieši, kas Brazīlijā mums vairāk patika, tā gaļas daudzveidība. Tas bija tas viss kolosālākais, ko es tur redzēju. Protams, otrā kārta arī tie augļi. Jā. Tas vienkārši pasakēm, tā bija 3. diena, ja nemaldos, kad es tur atrados. Mums bija sava tā kā gida, mums ievada iekšā pilsētas sirdī, tā kā Semelē, kā saucās. Tur bija centrāla tirgus. Ieejot tirgu, atveras tās durvis un vienkārši stāv muta vaļā un uz kuru pusi lai iet tagad. Viss ir garšīgi. Nenormāli. Un tie cilvēki, viņi tiešām pat nav tā kā centrāla tirgu pie mums tā kā, bet tev jānopērk, tu nevar tā kā nemaz nogaršot gan rīzē. Bet tur viņi paši pat tevi vēl kā aicina ciemos, vienkārši dod jau augļus rokās, ņem, ēd, garšo, karots, viss vienkārši tik dod un dod. Tik kolosāli bija fascinējoši. Tas ir vēl viena lieta, ka man pietrūk augļus un dabīga sula. Es nevaru dzert pakas sula. Man tas ir dīvaini. Brazīlija, jebkura stūrīte, ir mazā veikaliņa, bet šausmīgi maza, kur augļi visu kur. Tu atnāc un teici, es gribu puslītru vai litru vai glāzi, un tad tu veido tavu sulu. Ja? Pamāt ūdeni, pienu vai apelsīnu sula. Un tad tu pateici, kādas auglis klāt. Ja? Un tad, piemēram, man ļoti patīk apelsīna ar zemenem, ar burkāni. Un tad tu sāki ieliekt iekšā, viņš taisa. Viss.